Un vā. Labdien! Tagad es jums piedāvāšu apskatīties savu video, kur es nofilmēju sākot no ceļojuma sākuma līdz pat šim punktam. Bet jaunākie video būs nedaudz vēlāk. Paskapu forši. Es gribēju tā pašu, mēs samieties. Kas tu esi? Nezinu. Vecāli meklējos. Un no Mājovā, ko tas ej? Protams. Čau visiem. Jūs varbūt jau zināt, ka es šajā te laikā jau braucu uz Japānu mācīties vienu kalbā. Un es šajā te laikā vietojuši tādu kā nelielu videoblogu par to, kā iet man Japānā vispār. Iepazīstināt ar visu šo kultūru. Es tā iztos diezgan dīvaini šādi turēt kameru, bet ko var darīt? Lai cilvēki šeit daudz staigā un tāpēc visu man skatās, tā kā es nezinu kādu. Bet, jā. Gulēs bija maz 5 stundas. Lidojums man būs tagad 11 no rīta izlidoju un lidojums būs kopumā kāds 14 stundas, varbūt 5 stundas jāgāda Maskavā. Un 9 stundas ir jālidoju lidmašīnā uz Japānu panākt. Tā, tagad esmu Maskavā jau. Lidojums bija kādu pusotru stundu. Un diezgan bija ilcīgi, kad es iebraucu Maskavā, kad bija pasas kontrole. Es sanācu tā, ka man negribēja iekšā laist lidostā, jo man tādēļ teica, ka es neesmu līdzīgs bildēm. Kad esmu vai notielējis, vai nokals, vai uzbarojies, bet tas neesmu es. Tad nācās ar laukā visas savas tiesības, visas manas kartiņas. Un pierādīja, ka tas esmu tiešām neskatēja man pasi. Tas tiešām bija ļoti dīvaini. Tagad es gāju lidostā 5 stundas kāds. Lidostā ļoti daudz japāņu. Es domāju, ka mēs ar viņiem arī parunāsimies par dzīvi, par Japānu. Tagad es te sēžu Ilpatijo, ja? Ilpatijo. Te arī tāds ir, te Fraidīs ir lidostā iekšā. Tā, bet kopā par lidostu ir diezgan negatīvas iespējas, jo tā pārbauda diezgan nav pilnībā tāda kā Latvijā. Pieksās visur, kur jūs esat, kāds personāls jautā. Taču kā viņš šeit esat, kāpēc jūs pirms lidoja tālāk. Tā kā, nākamais mums jāvada vēlreiz uz Japānu, vai no Japānas, tad, kad jūs uz mājām, tad es izvēlēšos tomēr, es domāju, caur Helsinkiem vai kādu citu valstu pilsētu. Tālāk. Tad es domāju, ka nākamo video es nofilmēšu jau, kad es būšu Tokijā, tas ir jau rīt. Tas būs laikam pats interesantākais, pašlaik tad nekas nav tāds. Patiesībā es jūtos tā kā ārzemnieks. Kaut arī es saprotu krievu valodu. Viņiem pavisam savādāks akcents krieviem šeit. Viņi nerunā tā, kā pie mums Krievi Latvijā. Tā ļoti dīvaini. Kopumā viņi šeit ir pieklājīgi nekā Krievi Latvijā. Daudz pieklājīgāk. Labi, off. Позвоните мне, Хадеев Алексей. Я буду ждать вас. Kas vēl šeit patīkam, tas, ka šeit ir normāla valodas visur. Visā valstī. Tāda man patīk. Es nezinu, es dzirdu tagad, bet, ir forši. Rīts un es. Pēdējais mums normālais ēdiens. Vietnieciskais. Pēc tam tikai nodos, suši, zilus un kukai. Čau visiem! Konnichiwa drīzāk. Es esmu Japānā beidzot. Tik daudz, kas ir stāstāms tagad. Esmu vēl lidostā, tad es pārgāju tagad no lidos uzreiz uz staciju. Bet tā, viss pa kārtām, ja. Lidojums bija interesants. No Maskavas līdz Tokijai bija jālido apmēram 9 stundas. Un pēc šī secinājuma es sapratu, ka ir jāņem biznesa klase, jo tā kā mēs tur visi gulējām, ja. Tas
bija mans certais lidojums vispār dzīvē kopumā, un es domāju, ka tas bija arī pats ilgākais. Un tādos ilgos lidojumos ir obligāti jāņem biznesa klase, ka var normāli pagulēt. Ja pie tam man sanāca arī tā laika josla maiņa. Es izlidoju 8 vakarā no Maskavas uz Tokiju un ierados 10:30 Tokijā, bet lidojums bija 9 stundas, es ceļoju laikā un maz arī pa laiku negulēju, bet man par brīnumu vispār gulēt negribās. Lai gan esmu noguļis, kā nezinu, kas un izskatos pēc laikas šeit, es patiesībā esmu ļoti laimīgs šeit pagaidām, jo sagaidīšana šeit ir pilnībā savādāk nekā tā bija Maskava. Tad visi planās tev, ļoti var smaida, visi pieklāja. Moskvā tev, kur tu šeit atradies, kur tu šeit atvilkies, kur esi uzrastnies, kāpēc tu neesi līdzīgs savu bildē, kur tu pieņemies svarā te, Tā mēs tagad kurēsim tevi muitā 5 minūtes, skatīsimies tavu bildi, nopratināsim tevi, liksim tev parādīt visas savas tiesības. Jā, piemēram šādā te veidā. Šeit pavisam savādāk ir. Bet redzat, kāds šeit ir mantiņas. Reklāma. Un braukšu es baigi foršu vilcienu. Tas tā kā Tokyo Direct. Rīta Express saucās. Gan cik tas arī smieklīgi nebūtu, Kaspars Birkans, tas, kas Birkans, ja, teica, ka vai es neuzstāšos tādās tā kā televīzijas raidījumos, kur intervijā izsās cilvēks un apakšā ir tāds kvadrātiņš, kur Japāņi smējās. Viņi reāli izsās ar viņu sejas reakcijas par to, kas notiek uz ekrāna. Nu, zini, Kaspar, tas, kas Birkans, es tādās piedalīšos. Es jau piedalījos. Izejot no lidostas, man jau arī noķēra reportieru grupu un sāka intervēt par to, kā man patīk Japāna, ko es daru un visādas citādas lietas, ko parasti prasa gaidžiniem, jeb ārzemniekiem. Nu, solīja, ka septembrī būs video un Japānas nacionālā televīzijā pie tām un atsūtīs linku uz Gmail. Un teica, ja es gadījumā būšu Oncenā līdz septembrim. Onsens tas ir karstie avoti, ja, baseins. Es jau gadījumā būšu kopā ar Japāņu makakām un nofotografēšu sevi un aizsūtīšu viņiem, ka būs vispār forši ideāli. Nezinu, viņi man iedos kādu balvu par to vai ne, kur cilvēki dodās. Labi nav. Un es būšu populārs Japānā. Neko. Vēl viena nakts braucienā, autobusā līdz Zakatē. Pagaidām, pēc tam, kad es aizbraukšu uz Tokiju, es vēl esmu piepilsētā tādā. Kad es aizbraukšu uz Tokiju, es noteikti daudz ko papilnēšu, obligāti ieiešu McDonaldā, lai samontētu visu šo video un vienkārši uzkavēties pagaidām kādu. Un vēl kas. Man lidostā, es nezinu, kurā man salauza čemodānu. Ja man čemodāns svēra 29 kg, tagad vajag smagāks pārcēl visas lietas turien, magās somas. Ja svēra ļoti daudz, un viņi bija ritentiņi, un es varēju vismaz viņu vēl kaut kas vilkt, tad tagad kā jūs redzat, ritentiņu vairs nav, nevienā pusē. Sanāk, ka es to čemodānu tagad vienkārši velku uz savas muguras un ik pēc 10 sekundēm apstājos nopūšos. Vai nav ideāli? Labi, tas, ka līdz Zakatē es vēl, domāju, izvelšu lēnām garām, bet, atpakaļ brauc uz mājām, pēc gada tas man būs jānopērk jauns čemodāns, tad vienkārši jāiet laukā. Tālāk. Labi, tiekamies. Lūk, šādi es te brauku. Tokyo Direct.